Totāla sevis pieņemšana. Teorijā viss ir vienkārši. Tev jāpieņem sevi tieši tādu, kāda tu esi tieši tagad. Pārstāj sevī meklēt trūkumus. Tev vajag saprast to, ka tu esi cienīga laimes pēc fakta savas piedzimšanas. Praktika. Tu esi unikāla un neatvairāma tieši tāda, kāda tu esi tagad. Tādas kā tu, otras nav uz šīs pasaules. Tu esi neticami neatkārtojama tieši tāda, kāda tu esi tieši tagad. Tiklīdz tu to apzināsies, tevī parādīsies ļoti tāda viegluma, brīvības sajūta, un uzreiz parādīsies spēka un enerģijas pieplūdums tikai ar vienu frāzi, ka tu to apzināsies. Pieņemšana nozīmē īstu brīvību, patiesu brīvību iekšējo. Tikai iekšēji brīvs cilvēks var būt patiesi īsti laimīgs. Atceries pašu svarīgāko. Tikai tu lemj, kādas ir tavas priekšrocības un kādi ir tavi trūkumi. Tikai un vienīgi tu. Neviens cits tavā vietā to nedara, kā tikai un vienīgi tu pati. Ja tu kautrējies no sevis, tu pat baidies no sevis, tu visu laiku sevī redzi trūkumus. Tad aicinu tevi pievienoties kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Tur ir tieši uz sevis pieņemšanu, pilnībā absolūti sevi pieņemt, savas priekšrocības, savus šķietamos trūkumus, pilnībā visu, absolūti visu sevi ir jāpieņem, lai tu būtu iekšēji harmoniska un laimīga. Jo tikai, ja tu sevi iemīlēsi patiesi un no sirds, attiecīgi iemīlēs arī tevi apkārtējie cilvēki. Tāpēc pasteidzies, rīkojies, jo vietu skaits ātri sarūk.